Nu tā, dargie draugi, mums te ir atkal mūsu foršā lāpsta, un tagad jau gan ir finišs. Vairāk te īsti vairs nebūs ko filmēt, jo eksperiments ir noslēdzies, un tātad Krauns un Movils skriežam otrādi un skatāmies. Abā! Tātad mēs ļoti labi atceramies, kreisā puse Movils, labā pusē Krauns. Nu, principā bez komentāriem. Gandrīz bez komentāriem. Skatīsimies. Apakšā bija neaizsargātā vieta, nu tā, protams, rūsē tālāk. Kur ir Movils? Ne zem. Ne tā vieta, kur bija rūsa, ir kaut kas taisījies tālāk, un tas, kur bija tīrs metāls, protams, arī pilnīgi nekas. Tātad lētais variants strādā. Labajā pusē Krauns aizsargās mūžīgi mūžos, reklāmas visos malās, komercija, komercija, komercija. Mēģinām iesmērēt visu kaut ko, bet kā redzam, te nevar neko vairs iesmērēt. Te visi sarūsējas un visi slikti. Ņemot vērā tas, ja tas būtu uz auto pūsts, labi, auto nav plika bleķa vietas, es saprotu, ir tikai kaut kāds rūsīts vai metāls, krāsots metāls. Viss it kā ir kārtībā, bet skatoties pēc tā, ka šitā te virsma nav nebraukusi, viņai nav bijis smiltis visās malās, viņa nav dabūjusi sāli braucot pa ielu. Viņa vienkārši ir laukos, kur nav sāls, kur nav nekā, vienkārši stāvējis uz ielas laukā. Uz sākumā, kamēr bija sali, nekas nemainījās. Tikko tagad atnāca atkušņi, sākās bišķi plusos, kā redzams, bišķiņ lietiņš ir bijis virsū, un viss tas sāk diezgan lielā tempā sapūt. Tā kā, ja kāds ir domājis, es braukšu uz Kraunu taisīt pretkoroziju, neizmetiet savu naudiņu. Krievu līdzeklis maksā 3 eiro un pagaidām strādā. Es to lāpstu atstāšu arī tālāk laukā. Pašam interesanti, cik ilgi viņš tur būs un cik ilgi viņam nekas slikts nebūs noticis, bet es domāju, ka izvēle ir skaidra. Kad Krauns vienkārši ir skaista komercija, skaistas reklāmas, bet reāli dzīvē tas pasākums, diemžēl nestrādā, vai arī kā to gribētos. Tā kā izvēle ir jūsu priekšā.